Kā saglabāt augu veselību un aizsargāt dzīvību? Būtiska nozīme ir mūsu katra rīcībai. Man tev ir stāsts un tici man, ka tas nav nesvarīgi. Es tev gribu šo to pastāstīt par augu veselību. Kāpēc vienas vabolītes dēļ mēs visi ciestu ļoti? Kāpēc pestījam jau sen nav atļauts pie mums ieceļot? Tu dodies ceļojumā, saule spīd un viss ir nice. Tu iepērc dāvanas un suvenīrus pilnu maisu. Klases biedrums, stulbu, krēklu, končus, māsīcei, ja sanāk taču dārzeņus un augus labāk atstāj Instagramā. Smuki būtu turēt bonsai uz palodzes, bet varbūt viņā dzīvo Japānas vabols. Ja somā aizmirsi tu koka paleti kļūdaini, caur to var ievest nevajadzīgo Āzijas ūsaini. Tie ir karantīnas organismi, nelaimes vēstneši, kas iznīcinās mūsu lauku ražas pēc mēneša. Tu negribi, lai tādi kā pestīs pie mums plosās, tāpēc lūdzu pačekosim rūpīgi, ko liekam somā. Visus augļus un sēklas, ziedus, dārzeņus, augus atstāj ārzemēs un labāk pasargāsim mūsu laukus. Bet ja galīgi nekā un suvenīru draugs tev prasa, tad tu pārliecinies, ka tam līdzi nāk vēl augu pase.